Hei, hei! Čau, čau, bērnu bibliotekā! Es esmu bērnu bibliotekas sīpoliņš. Redz, man te apkārt pilns ar dažādām grāmatām, raibām, un tu man esi pieķēris brīdī, kad es skatos pašas jaunākās. Gribi es par tām drusku pastāstīšu? Mēs ar Pelīti tās lasām. Nu re, piemēram, ir grāmata par gotiņu Līzeloti. Tā nav parasta govs, tā ir pasta govs, kas palīdz pasniekam iznest vēstulītes. Un grāmatiņa ir par to, kā gotiņa Ziemassvētku vakarā apmaldās pa ceļam uz mājām ar visu dāvanu saini. Tāpēc ir Līzelota sniegā, bet kā tas viss beidzās, to nāc un izlasi. Tā, vēl viena grāmatiņa, kas man ļoti, ļoti patīk. Es tevi tā mīlu. Katram bērniņam māmiņai vissvarīgākā. Šī grāmatiņa ļoti jauka, es katru vakaru to pārlasu. Tā ir par zaķēnu, kurš vienā jaukā rītā pamostas, un viņam viss ir apnicis. Viņš ies no mājām prom. Sakravā somiņu, viņš ies dzīvot pie draugiem, jo viņam nepatīk, ka māmiņa visu laikā izrāda un tā. Un viņš paciemojās, padzīvo pie draudzenītes Pelītes, pie drauga Āpsīša un pie Vāverītes. Un ko viņš beigās saprot? Kad māmiņa tomēr ir tā viss svarīgākā. Tiešām ļoti mīļa grāmatiņa, vai ne? Tā, kas man te vēl ir? Protams, bērnu bibliotekā ir arī daudz jaunas, mazas, mīļas grāmatiņas pašiem mazākajiem. Re, ar kustīgām aciņām. Mēs te kādreiz pa vakariem visi aciņas kustinām. Tā. Kuram patīk pasakas? Man patīk. Tev arī patīk? Jā, mums patīk pasakas. Tāda maziņa, bet ļoti jauka grāmatiņa. Ir aburtās zemes pasakas. Te ir vairākas pasaciņas, ļoti mīļas. Piemēram, par nozaudēto lelīti Molliju, kurā rezīti gāja uz aburto mežu. Vai, piemēram, vai jūs zinājāt, kāpēc Limbežus mēdz dēvēt par Reņģu galvaspilsētu? Nē? Nu re. Un arī pasaciņa par to, kā Skursteņas lauķis devās uz zeltīto pīrādziņu Kāraļvalsti. Ai. Un pati jaukākā pasaciņa, kas man šeit patika, ka puisītis devās ciemos pie sava tēvoča Jūrmalā. Un vai jūs zinājāt, ka Ziemassvētku laikā Kāpās ir Piparkūku pilsēta? Aha, es jums nolasīšu. Viņi tajā laikā sāk rosīties. Rūķi roka kāpu dzeltenbrūnās smiltis, gatavo no tām smilšu mīklu un cep piparkūkas. Aiku gardi tas izklausās. Un re, tiem rūķiem pat palīdz mēnestiņš. Viņš pa virvi nolaiž lielu toveri, pilnu ar baltu, biezu mākoņu putu krējumu. Ai, ku garšīgas pasaciņas. Tā, kas man te vēl ir? Vai jūs zināt, kas ir ūdrītis? Tu zini? Nē, tas dziedātājs nē. Ūdrītis ir mazs zvēriņš. Un tā ir par to ir uzrakstīts ļoti jaukā grāmatiņā, kur ir sarakstījusi Velga Vītola. Viņa gandrīz 30 gadus strādājusi Gaujas Nacionālajā parkā. Kādu dienu atpūtnieki tur atrada mazu zvēriņu, ūdrīti, un iedeva Velgai. Un tad visa šī grāmatiņa ir par to, kā mazajam ūdrītim iet, kā viņš izaug, kā viņš ēd, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk, kā viņš spēlējas, ko viņš augu dienu dara. Var sakot, grāmatiņa, bet nekā pasaka par īstu ūdrīti, kuru vārdiņš ir Ķūķis. Tā,
Ziniet, kādu garšīgu grāmatu es atradu, kuram garšo visādas labas lietas. Atnāksiet pie manis ciemos, tad paskatīsieties grāmatiņu Gardie brīnumi. Es zināju, ka var būt visādas garšīgas lietas, bet ka no ēdieniem, dārzeņiem, auglīšiem un maizītēm var uztaisīt tādas brīnumainas lietas, kas izskatās tik garšīgas. Bitītes un mašīnas un visādus zvēriņus. Un to visu jums var palīdzēt māmiņa uztaisīt. Es ar šo grāmatiņu vakarā jau sākšu darīties. Es jau izvēlējos, ko es gribēšu sev. Re, vai nav garšīgs? Un to visu var uztaisīt no dārzenīšiem. Un kā tad bērnu bibliotekā bez Makvīna vai princesēm? Re, jaunās grāmatiņas. Arī, ko mēs varam skatīties ar 3-dimensiju brillēm. Man šitās nedara, tās es mazai pelītē lieku. Jā, un ar šito te aparātiņu var skatīties tumsā uz sienas. Un tāpat ir arī ar princesēm. Un vēl viena ļoti jauka, mīļa grāmatiņa ir, kā lupatiņi mainījās. Kā, izskatās vienkārši. Kas tad tās pa grāmatiņām, kas tā par pasaciņu pa lupatiņām? Bet jā, cimdiņš un zeķīte un lupatiņa un spilventiņš. Un kā viņi jauki mainījās ar mantiņām. Un ir arī klāta animācijas filmiņa, kā lupatiņi mazgājās. Ļoti jauka, bērnu balstiņā mīļi ierunāta. Tā kā tās ir tikai dažas grāmatiņas, būtu aizmirsusi. Man ir arī tāda grāmata, kur es varu lasīt, dziedāt un spēlēt. Vai ne? Reku Vincentam patīk, Vincent uzspēlē. Tā kā gaidām tevi ciemos bērnu bibliotekā, mums ir daudz jaukas mīļas grāmatiņas, un uz tikšanos nākamreiz!